Nu, sveicināti no Malaizijas. Jā, nu jau mēs esam Džordžtaunā, neesam vairāk Kualalumpūrā. Atmaucām, arī baigi sutīgs karsts. Un pirmais, ko darām, protams, ejam uz ēstu, jā, kaut ko iestumt māgā. Manējā iestumt māgā, man atkal uzpildīt degvielu. Ar degvielu tīri kā ir, jau tur visur ir musulmaņi apkārt. Un tur jāmeklē kaut kāds tumšāks stūrs. Bet runājot par ēdienu, tad es gribēju padalīties. Paēst var tiešām ļoti lēti un garšīgi. Vienīgā tāda niansīte, kad tu saki no čili, bez čili, lai dod, tad viņiem tas ir tā, es parādīšu. Te ir mērcīti, var sakot, iekšā. Un, kas šitai pa herņu, bļaļ? Kas šitas ir pa sūdu? Es teicu, no čili, bļaļ. Iepisuši man tādu pusaku iekšā, man iekšdeg ārā, bļaļ. Es ūdeni hujāri kafiju pa visu nepalīdz, bļaļ. Tā bija tā niansīte, ko es gribēju parādīt. Dāmas un kungi, es nezinu, ejiet uz kaut kādām ēstuvēm, kaut kādām veģetārajām, es nezinu, jo tu visur uz tādām ielas ēstuvēm, kur ies, tev būs dahuja čili. Un tā kā, tas, man kā čili necienītājiem, man nepatīk reāli, man tā viņu čili smaka, rādās jau pilnībā visur. Man ir tā, ka es ēdu saldējumu, man liekas, ka tur čili klāt, es dzeru kafiju, man liekas, ka čili klāt ir. Jo viņiem tas čili ļoti atšķirās no mūsējā, viņiem tad ļoti, ļoti specifisks aromāts ir. Tā kā, dāmas un kungi, būsiet šeit, pamēģināsiet, varbūt jums patiks, man personīgi nē. Tā kā atkal mīnus, un degvielu ieliet arī šeit nav kur. Jāiet, jāmeklē kaut kādi tumšie stūri. Davai, tad jau tiekās tālākās reportāžās.